Saki, vai tev kādreiz ir bijusi piekdienas sajūta? Kad ir pienāks piekdiena? Droši vien, jā. Kā tu parasti savas piekdienas pavadi? Tu viņas pavadi kopā ar draugiem vai kaut kur viena pati varbūt dodies kādu biblioteku? Nē, parasti kopā ar draugiem kaut ko daram. Mājās taču nesēdi. Nē, parasti nē. Bez kā tev piekdienā iedomājumi? Kas ir tā lieta, bez kuras piekdienā nevar? Man liekas, ka draugi. Tas ir labi īstenībā. Un varbūt tev šobrīd ir piekdienas sajūta. Šodien nav piekdiena. Šodien pirmdiena, vai ne? Bet piekdienas sajūta jau var būt. Dienai jau nav nozīmes. Pirmdiena arī ir forša diena. Un ko tu būtu teikusi, tu no rīta būtu piecēlusies un tev būtu piekdienas sajūta? Tu justos kā piekdienā, tu pazvanītu saviem draugiem vai kaut ko citu darītu? Droši vien, ka pazvanīt draugi. Es tev uzaicinu un tavus draugus var sazvanīt viņus un kopā ierasties uz Madhouse 21. martā. Mēs mēģināsim piekdienas sajūtu noķert pirmdienā tiem cilvēkiem, kuriem pirmdiena liekas tāda nekāda. Padarīsim viņu foršu. Tu būsi? Varbūt.